Es nezināju, ka kāds tiešām tika sašauts. Tad pastāsti man, kas notika. Labi. Un es nevēlos vairs nekādus melus. Šai sievietei, Olivijai Klendīnenai, bija vīrs un draugs, un neviens no viņiem nezināja par otru, līdz viņi abi nonāca vienā ballītē. Un Danam es esmu ļoti priecīga, ka viņam viss bija labi pēc grūta laika. Viņš to ir pelnījis. Klendins paņēma ieroci un izšāva 8 reizes. Kas notika tālāk? Mēs jūs aizvedīsim uz nopratināšanas telpu, un jūs neticēsiet, ko viņi pateica. Mēs pievēršamies šai lietai, ko piedāvā Law and Crime. Es esmu Kris Stjuarts. Klausieties, draugi, ļoti ātri es tiešām gribu jums pastāstīt par šo lietotni, to sauc par Upside. Tā dod jums naudu atpakaļ par ikdienas pirkumiem, piemēram, degvielu, pārtiku un ēdienu līdzņemšanai. Tātad, kas jums jādara? Ļoti vienkārši. Lejupielādējiet Upside. Tā ir bezmaksas. Izvēlieties piedāvājumu kādā no viņu vairāk nekā 100 000 vietām. Tagad jūs maksājat kā parasti ar savu karti, apstipriniet pirkumu un jūs saņemat naudu atpakaļ. Es to esmu izmantojis, kad uzpildu degvielu vai varbūt kādu vakaru pasūtu ēdienu līdzņemšanai, vienkārši meklējot piedāvājumus Upside lietotnē. Tad, kad es iztērēju naudu, tā parādās manā lietotnē, un pēc tam es to vienkārši pārskaitu tieši uz savu bankas kontu. Tas arī viss. Biežākie Upside lietotāji vidēji gadā saņem atpakaļ $254. Lai sāktu saņemt naudu atpakaļ, noklikšķini uz saites aprakstā vai noskenē QR kodu un izmanto reklāmas kodu OTC, lai saņemtu papildu 25 centu bonusu par katru galonu savā pirmajā degvielas uzpildē. Olivija Klendīna bija deju instruktore, kurai bija gan vīrs, gan draugs. Jā, vīrs un draugs. Problēma bija tāda, ka neviens no vīriešiem nezināja viens par otru. Tas bija līdz 2025. gada jaunajam gadam, kad abi ieradās vienā un tajā pašā ballītē. Un pēc prokurora teiktā, tieši tad viņi saprata, ka abi satiekās ar vienu un to pašu sievieti. Ziņas nonāca līdz Olivijai Klendīnai un atklāti sakot, viņa zaudēja prātu. Burtiski. Viņi aizbrauca uz ballīti, paņēma ieroci un sāka apšaudīt ballītes viesus. Viņi izšāva 8 reizes un trāpīja vīrietim, kuram ar to visu nebija nekāda sakara. Vīrieša vārds bija Daniels Johnsons, un viņš vienkārši sēdēja uz lieveņa un nevienam netraucēja. Tagad jūs varat redzēt tiesas ierakstu ar viņu, ko nodrošināja WLWT Cincinnati, kur viņš stāsta par šo šausminošo pieredzi un to, kādu postu Klendīna viņam patiesībā nodarīja. Bet atgriezīsimies pie Klendīnas. Pēc apšaudes policija viņu nopratināja, un šeit ir brīdis, kad viņi uzzināja, ka kāds patiešām ir ticis sašauts. Es nezināju, ka kāds patiešām tika sašauts. Tātad kā mīls trīsstūris pārvērtās par apšaudi no braucošas automašīnas, kas šo sievieti nosūtīs uz ilgu laiku cietumā. Lūk, kas jums jāzina, tāpēc esiet gatavi tam. Olivija Klendīna bija precējusies ar vīrieti vārdā Zaks Hovards, taču pēc prokurora teiktā, viņa bija attiecībās arī ar citu vīrieti, savu bijušo draugu, un viņa vārds bija Korijs. Kā jau iepriekš minēju, neviens no vīriešiem nezināja par otru. Tā ir sarežģīta situācija. Tas viss mainījās jaungada vakarā, 2025. gadā. Saskaņā ar Vorenas apgabala prokuratūras biroja sniegto informāciju, abi vīrieši nonāca vienā ballītē Durot ielā Clear Creek Township. Un kādā brīdī tajā vakarā viņi saprata, ka abi satiekās ar vienu un to pašu sievieti. Klendīna uzzināja, ka viņi ir kopā, un pēc viņas pašas vārdiem nopratināšanām viņa bija niknumā. Viņa mēģināja piezvanīt savam vīram, bet viņš neatbildēja. Tad viņa iesēdās savas mammas džipā un aizbrauca tieši uz ballīti. Viņa nedavās viena. Viņas vīramāte, tātad viņas vīra mamma, bija mašīnā kopā ar viņu. Kad viņa nonāca pie mājas, viņa iegāja iekšā, un pēc tam, ko viņa vēlāk pastāstīja policijai, tad arī viss sāk sāsināties. Pēc Klendīnas teiktām, Korijs mēģināja ar viņu nodarboties ar seksu. Viņa atteicās. Viņa teica, ka notika kautiņš. Un tad viņa teica, ka tas bija Korijs, viņas bijušais draugs, kurš viņai iedeva ieroci, 40 kalibra pistoli. Tagad viņa teica, ka viņš viņai teica paņemt to tikai, lai viņus aizbaidītu. Viņa iekāpa džīpa aizmugurē un izbraucot no iebraucamā ceļa, viņa izšāva 8 reizes mājas virzienā. Viens no šiem lodzes trāpīja Danielam Johnsonam. Viņam bija tikai 29 gadi. Viņš bija uzaicināts uz ballīti, un viņš vienkārši sēdēja uz lieveņa. Viņš nevienam netraucēja, kad lode iztriecās cauri viņa vēderam. Klendīna viņa aizbrauc prom, bet netik tālu. Saskaņā ar avārijas ziņojumu viņa sadragāja savas mammas džīpu uz tīrā ceļa, tad kaimiņš izsauca policiju. Kad ieradās policisti, viņi atrada Klendinenu ievainotu. Viņas automašīna bija bojāta un ārpus transporta līdzekļa gulēja 40. kalibra pistole ar aptveri un vienu patronu. Tagad slimnīcā viņai sniedz palīdzību nelielu ievainojumu dēļ un paņēma arī asins paraugu.
Viņa policijai teica izdzērus 3 viskiju šotus, bet te ir tas, ko viņi vēl nezināja. Kāds bija ticis trāpīts ar viņas šāvienu? Daniels Džonsons tika steidzami nogādāts slimnīcā. Viņš bija pieslēgts dzīvības uzturēšanas iekārtām. Viņam tika veikta operācija. Es domāju, šim puisim ir paveicies, ka viņš ir dzīvs. Kādu laiku neviens nezināja, vai viņš izdzīvos. Tagad runājot par Glendinenu, viņu pratināja. Viņi sāka ar to, ka viņai nav ne jausmas, kāpēc viņa tur atrodas. Viņa teica, ka ir iekļuvusi avārijā. Viņa teica, ka viņai nav ne jausmas par neko citu, bet detektīvs tam neticēja. Un tagad policijai bija ķermeņa kameras ieraksts no tās nakts, un nesam ieguvuši nopratināšanas ierakstu, kas sekoja pēc tam. Šis ir jaunais publiskotais video. Tad šobrīd jums ir tiesības klusēt, labi? Jebkas, ko jūs sakāt, var tikt izmantots pret jums tiesā. Labi, jums ir tiesības runāt ar advokātu, lai advokāts būtu klāt, kamēr jūs tiekat nopratināts. Ja jūs nevarat atļauties nolīgt advokātu, jums tiks nozīmēts advokāts, kas jūs pārstāvēs pirms jebkādiem jautājumiem vai nopratināšanas, ja jūs to vēlaties. Jūs jebkurā brīdī varat izlemt izmantot šīs tiesības un neatbildēt uz jautājumiem, vai nesniegt nekādas liecības, vai jūs saprotat savas tiesības. Man vajag, lai jūs to apvilktu, uzliktu iniciālis, parakstītos un uzrakstītu datumu. Ļaujiet man vispirms jums pajautāt, vai jūs zināt, kāpēc esat šeit? Jums nav ne jausmas? Es biju avārijā, viņi paņēma asins analīzes un man slimnīcā veica obi. Labi. Bet izņemot to, jums nav ne jausmas? Nē. Labi. Tikai ne par pašu avāriju vien. Viņa saka, ka bija viena mašīnā, kad notika avārija. Viņa saka, ka pati to sabojāja. Kaimiņš iznāca ārā, ieradās policists, un tas arī viss. Bet detektīvs zina, ka šim stāstam ir vēl kas vairāk. Zaks Hovards, tas ir mans vīrs. Un Korijs ir mans bijušais draugs. Viņa draugi. Viņa draugs. Viņa vārds ir Zaks Brauns. Un Zaks Koks. Tie puiši, par kuriem mēs cīnījāmies. Kāpēc jūs par to cīnījāties? Tāpēc, ka viņi mani nepatīk un nevēlas, lai es būtu kopā ar viņu, jo mums ir problēmas. Mēs bieži strīdamies, mēs bieži nesadzīvojam, es un Korijs. Tāpēc viņi darīs visu iespējamo, lai mūs izšķirtu. Tāpēc viņi mani biezunīja un pateica, ka es nedēļas nogalē iešu vakariņās ar savu vīru. Viņa saka, ka ap pusnakti devās uz savas vīramātes māju un palika tur līdz 5 vai 6 no rīta, un viņas vienkārši runājās. Es vienkārši runāju ar viņu, mēģināju viņai izskaidrot, tā kā man nav neviena. Es nezinu, pie kā vēl vērsties. Mani draugi mani ienīst, mana izvēlētā vīrieša dēļ. Un es domāju, ka ar vīrieti, kuru es izvēlējos, mums nesanāk saprasties. Tātad man nav neviena. Tāpēc es devos pie viņas uz mājām, lai parunātu. Un viņi bija man blakus un mierināja mani. Tad viņa pastāsta policijai par to, ka brauca garām ballītei. Trūkumā plī. Tātad 123, jo es zināju, ka mans vīrs tusē ar man bijušo draugu. Kur tieši? Ja man bijušā drauga mājās Springorā. Pie 123 un balto māsu 741. Un es tiešām tikko aizgāju no savas vīramātes mājām. Kur dzīvo Korijs? Springorā. Vai tā ir tā māja, par kuru tu runā? Jā, labi. Labi, tātad šī ir viņa māja. Viņam ir māja tepat pie šī ceļa. Un ir ceļš, kas iet šādi. Labi. Un es vienkārši gribēju aizbraukt līdz kalna galam, lai paskatītos, vai mans vīrs vēl ir tur, pirms devos mājās. Es neredzēju viņa mašīnu. Turpināju braukt tālāk. Un es mēģināju viņu piezvanīt, viņš neatbildēja. Un es turpināju viņam teikt, lūdzu piezvani man, lūdzu parunā ar mani. Viņš nerunāja ar mani. Un es biju vienkārši niknumā. Es biju gatava doties mājās. Un tad es ieteicos tajā aizsardz barjerā. Par ko tu tā satrakojies? Viņš nerunā ar mani, mans vīrs. Vai tu viņam piezvanīji, kad iekļuvi avārijā? Jā, es piezvanīju, jo pirms tam mēģināju viņam vairāk kārt zvanīt, viņš necēla klausuli, bet pēc tam viņš atbildēja. Un es saku, es tikko sabojāju savu mašīnu tavā dēļ, kur tu esi? Bet tu taču zināji, kur viņš ir. Tu redzēji viņa mašīnu, vai ne? Jā. Nē, viņa mašīnas tur nebija. Es vienkārši pabraucu garām, lai paskatītos, vai viņš vēl tur ir, vai viņš ir kopā ar viņu vai kas, un viņa tur nebija. Es domāju, nu labi, un es turpināju viņam zvanīt, mēģināju noskaidrot, kur viņš ir, vai viņš atbildēs. Parasta mašīna, manas mammas mašīna. Un tad es viņam atkal piezvanīju. Viņš beidzot pacēla klausuli, un es jautāju, kur tu esi? Kur tu saki, ka viņš bija? Un viņš man neatbildēja. Un es saku, Zaks, man tikko arestēja. Es taču varētu būt ievainota. Viņam bija viena nauda. Es domāju, nu labi, atmetu ar roku viņam.
Tāda tu biji niknumā. Tu biji diezgan dusmīgi uz viņu. Jā. Jā, jo mans bijušais draugs un mans vīrs, kuri ir šķirti cilvēki, ir kopā, pavada laiku, apceļ mani, bet viņi viens otru ienīst. Tas nebija godīgi pret mani, un es mēģināju to abiem pateikt. Atstājiet mani mierā, un neviens no viņiem to nedarīja. Es pabraucu garām Korija mājai, un viņa mašīna nebija piebraucamajā ceļā. Tad es domāju, kur viņš ir? Tajā brīdī es tiešām sāku kļūt dusmīga. Ak, Dievs, man tiešām vajag tikt mājās. Es esmu tik dusmīga šobrīd, jo es grasījos sākt zvanīt savam vīram no savas mammas mājām. Tāpēc es centos tikt mājās. Es domāju, es zvanīšu no mammas telefona. Es zinu, ka viņš pacels šo zvanu. Detektīvs klausās. Viņš ir bijis pacietīgs, bet tagad viņš uzdod viņai jautājumu, kas visu apgriež kājām gaisā. Vai tu esi kādreiz šāvis ar ieroci? Tādos kā ieroči izstādēs esmu šāvus ar ieroci, bet ne tā vienkārši prieka pēc vai kā tam līdzīgi. Vai tev ir ierocis? Vai tev pieder ierocis? Nē, man nevajadzētu, nē, man nav. Nebūtu neviena iemesla, tāpēc kāds būtu tavā mašīnā. Nē, manā mašīnā nav ieroči. Man nekad nav bijis ierocis nevienā no maniem transporta līdzekļiem, nekad. Labi, redzi, es nemēģinu, es neticu tam, ko tu man stāsti, visam šim stāstam. Ko tu ar to domā? Šovakar kāds tika nošauts. Piemēram, Zaks vai Korijs? Nē, ne Zaks un ne Korijs. Un ārpus tava auto avārijas vietā tika atrasta ierocis ar aptveju un patronu. Vai nu tu man mago, vai arī tu zini, ka ar tevi bija kāds, kurš izdarīja kaut ko muļķīs? Un tu būsi tieši tikpat vainīgs, ja tā ir patiesība. Ja tu mums nepateiksi, tas patiesībā notika tajā naktī. Es zinu, ka tu man melo, un es zinu, ka tu zini, kas notika. Visas detaļas saprīt. Vai ne? Pareizi. Zini, kāds tika nošauts, bet nesaprata to. Es nezināju, ka kāds tiešām tika nošauts. Tad pastāsti man, kas notika. Labi. Un es vairs negribu nevienu melu. Es biju kopā ar savu vīru māti. Labi. Un mēs bijām kopā satraukti, kā jau teicu. Mans vīrs, tu biji izvarošanā. Es patiesībā dzēru, jā, es dzēru viskiju. Viņa dzēra kaut kādu apelsīnu sulu un vēl kaut ko. Un, kad es mēģināju doties uz Koriju māju, lai paņemtu Zahariju, Mans vīrs. es iesaistījos milzīgā strīdā, patiešām milzīgā strīdā. Un ar ko? Ar Koriju. Labi, redzi, tad tu sāc saprast pareizi. Jā, pareizi. Saki labi, mēs paliksim pie patiesības, vai ne? Pareizi. Jā, mēs tā darīsim. Jā, mēs tā darīsim. Jo tas nebūs labi, ja tu man neteiksi patiesību. Esmu gatavs. Es jums pateikšu patiesību. Es biju nedaudz ierēbusi, bet es zinu, kas notika, kungs. Labi, kas notika? Tātad man un Korijam bija ļoti nopietnas strīds. Viņš mēģināja man nodarboties ar seksu, piespiedu seksu, savās mājās, kad es tur aizgāju pēc savu vīra. Tātad tu tomēr tur apstājies. Jā, tas bija agrāk, jā. Un viņš mēģināja man aizskart, un es teicu, nē, apstājies, tā kā atvēls to. Džeina, tu tur balējies ar viņa vīru. Es tur nepaliku un nebalējos vispār. Es aizgāju tieši tāpēc, lai dabūtu savu vīru ārā no mājas. Jo es zināju, ka tur ir iesaistīts narkotikas. Un es domāju, nē, tur ir pa gabalu no tā. Un tad vīrieši sāk kļūt tādi mazliet trakulīgi, un Korijs man iedeva to ieroci. Tas ierocis bija Korija. Heifūras. Priekš kam? Lai mazliet iebiedētu Sāru. Labi. Un kas notika tālāk? Kad es sāku iet prom, viņi sāk runāt visādus sūdus, skrēja pakaļ manas mammas mašīnai, un tas man ļoti satrauca. Išāva. Tu izšāvi. Pareizi. Kuram tu iešāvi? Es šāvu pa māju, burtiski tikai pa māju. Es nezināju, ka kāds ir ticis trāpīts. Cik reizes tu šāvi? 2 reizes. 2 reizes šāvi. Jā, jo es īsti nešauju ar ieročiem. Tas nav mans stils. Es nezināju, ko daru, un es nevienu personīgi nemērķēju. Ieroci man iedeva Korijs, pirms viņš teica, te vienkārši paņem šo. Es viņu nenobiedēju. Tev bija ierocis. Tu nospiedi mēvīt, vai tā? Pareizi. Lai kādu nobiedētu. Jā, protams. Un tu beigās sašāvi kādu. Tas ir briesmīgi, es zēju, es to nezināju. Es nezinu, ka kāds būtu ticis sašauts. Bet tu zini, tu šāvi mājas virzienā. Jā.
Garāžas virzienā. Viņa māja ir izkārtota šādi. Priekšējā lievenis, šāviens tieši uz to garāžas zonu. Es nezināju, ka kāds bija ticis trāpīts. Es to nezināju. Un tad detektīvs viņai pateica, kam viņa bija trāpījusi. Danielu sašāva. Daniels. Un jā, viņš šobrīd ir pieslēgts dzīvības uzturēšanas sistēmai, jo tu viņu sašāvi. Es nevaru noticēt, ka kāds tiešām tika sašauts un šobrīd ir pieslēgts dzīvības uzturēšanas sistēmai manas rīcības dēļ. Es tiešām tam nevaru noticēt. Vai viņi teica kaut ko par Daniela izdzīvošanas iespējām vai ko tam līdzīgu? Es to vēl nezinu. Vai tu zināji, Daniel? Patiesībā nē. Tātad viņš ir nervos un nekad tev neko nav nodarījis. Vienkārši viņš bija mans draugs un es zināju dažas lietas. Tāpēc viņu arī sašāva. Tu esi dusmīgs. Uz nepareizo cilvēku. Un Daniels par to cieš. Jo es esmu, jā. Kā tu atkal dabūji ieroci? Kurs. Tas bija Korija ierocis. Labi, no kurienes tu to dabūji? Viņš man to iedeva no savas augšējās atvilktnes savā guļamistabā. Viņam ir kumota tieši pie ieejas. Tā bija augšējā vidējā atvilktnē. Ir 3 vidējās atvilktnes vai 3 augšējās atvilktnes, un tā bija pa vidu. Vai tu biji guļamistabā, tad viņš tev to iedeva? Pareizi. Ko viņš tev teica? Viņš teica, te, paņem šo, vienkārši paskaties uz viņu, lai viņš atkāpjas. Tieši tā viņš teica, paņem šo, vienkārši paskaties uz viņu, lai viņš atkāpjas. Tad tu izgāji ārā ar to rokā. Un tad viņi sāka arī vairāk muldēt un runāt visādas muļķības un vēl vairāk un tā tālāk. Manī bija jau dusmas. Manī uzkrājās vēl vairāk dusmu, un es domāju, atstājiet mani mierā. Viņi turpināja, tu tāds un šitāds, blā, blā, blā. Un kad es aizēju, viņi skrien pakaļ un sauc, tu esi muļķe un vēl visādas lietas, un tas viss bija tā. Vai tu gāji prom? Nē, es biju savā mašīnā un braucu prom. Labi. Un braucu, tā kā braucu, un es biju vienkārši kaila vienalga. Un es vienkārši teicu, atstājiet mani mierā. Un tad aizbraucu prom. Viņš bija piebraucamajā ceļā. Jā, izbraucu uz ceļa, augšā pa kalnu. Tas ir kā kalns. Es braucu taisni augšā pa to kalnu. Vai uz lieveni kāds sēdēja? Nē, es neredzēju, ka kāds tur būtu. Tur bija tikai Daniels, kāds puisis, kur es pat neatpazinu. Labi. Un mans vīrs, kurus biju redzējis. Tātad, kad ejiet uz savu mašīnu, jūs vienkārši pabriežaties un atklājat uguni. Nē, es biju mašīnā. Uz iebraucamā ceļa. Jā, es biju mašīnā uz iebraucamā ceļa, kad es devos prom. Es to nedarīju ārpus automašīnas vai kaut ko tam līdzīgu. No pasažieru puses vai vadītāja puses? Vadītāju. 2 šāvieni. Jā, un es vispār nezināju, ka kāds tika ievainots. Labi. Vispār. Vai es varu uzdot jautājumu? Protams. Uz kuru pusi jūsu automašīna bija novietota piebraucamajā ceļā? Uz šķūņu pusi. Uz šķūņa pusi. Un tu izšāvi pa vadītāju pusi, jo es tā darīju, lai izbrauktu no iebraucamā ceļa. Šāva pie garāžas augšā pa kalnu un pa kreisi. Tātad, kur viņa bija avārijas brīdī? Nē, viņa nebija ar mani avārijas brīdī. Viņa negribēja būt iesaistīta tajā, kas notika. Viņa bija izkāpusi ārā. Viņa nebija izkāpusi ārā. Bet ierocis joprojām bija mašīnā. Bet, kad es savarēju, es pieņemu, ka ierocis izkrita no mašīnas. Bet tas joprojām bija uz grīdas pie pasažieru sēdekļa. Tātad vai tava vīnamāte jebkād izkāpa ārā un sastapās ar šiem cilvēkiem? Nē. Viņi palika mašīnā. Vai viņa zināja, ka tev bija ierocis, kad tu iekāpi mašīnā? Jā. Tāpēc, ka viņa zināja, ka Korejs man iedeva ieroci. Jo ko viņa par to teica? Neko. Vai viņai bija ko teikt? Viņa vienkārši to neteica. Pēc tam, kad izšāva, kas notika? Ko viņa teica? Viņa bija panikā. Viņa kliedza, bļāva, lika man izkāpt. Lai viņa izlaiž. Kur viņa aizgāja? Man nav ne jausmas. Kur tu viņu izlaidi? Kopš tā laika ar viņu neesmu runājusi. Labi, šobrīd jūs tiksiet arestēts. Vai jūs to saprotat? Jūs dosieties uz cietumu.
Tas, ko viņa teica nopratināšanas telpā, tiks izmantots pret viņu tiesā. Zvērināto tiesa atzina viņu par vainīgu slepkavības mēģinājumā, 2 smaga miesas bojājuma nodarīšanas gadījumos un nelikumīgā šaujamieroča izšaušanā uz mājokli vai mājoklī. Pēc vairākiem mēnešiem, 2026. gada 26. martā, Olivija Clendenona sēdēja Vorenas apgabala tiesas zālē, lai uzzinātu savu likteni. Bet vispirms bija pienācis laiks upurim, Danielam Džonsonam, izteikties. Pirms tās nakts viņš bija vienkārši puisis, kurš tika uzaicināts uz jaungada vakara ballīti. Bet tagad viņš stāvēja sievietes priekšā, kura viņu sašāva, gandrīz nogalināja. Un viņš grasījās viņai pateikt, ko viņa viņam atņēma. Notikuma dienā es apmeklēju jaungada dienas pasēdēšanu. Biju uzaicināts ciemos un sēdēju uz lieveņa, nodarbojoties ar savām lietām. Apsūdzētais mēģināja šaut uz kādu citu, bet beigās tieši es tiku sašauts. Tajā brīdī man dzīve mainījās iemeslu dēļ, kas ar mani nebija saistīti. Jūs teicāt, ka pēc apšaudes viņam palika hroniskas sāpes un pat gremošanas traucējumi. Tad pienāca Clendenona kārta. Es cienu šo tiesu un tās autoritāti. Es vienkārši vēlētos pateikt, ka man ļoti rūp mana ģimene, mani draugi, mans bizness un tie, kuri šajā pasaulē paļaujas uz mani. Es ļoti lepojos ar ietekmi, kāda man ir bijusi uz manu kopienu un bērniem, kurus es trenēju un kurus es būtībā audzinu kopā ar viņu vecākiem. Un es turpināšu to darīt arī turpmāk. Un Danielam es esmu ļoti priecīga, ka viņam viss ir kārtībā pēc grūtā laika, ko viņš ir pārdzīvojis. Un es patiesi ceru, ka viņam būs lieliska nākotne un novēlu viņam tikai to labāko turpmāk. Paldies! Labi. Tiesnesis bija dzirdējis pietiekami. Viņš piesprieda Olivijai Clendenonai 16 līdz 20,5 gadus cietumā, kas bija maksimālais sods, ko viņa varēja saņemt. Kad viņi izved no tiesas zāles, viņas advokāts žurnālistiem paziņoja, ka viņi plāno iesniegt apelāciju. Ar to raidījums On the Case ir beidzies. To piedāvā Law and Crime. Abonējiet mūsu kanālu YouTube un Spotify platformās. Mēs tagad straumējam arī Peacock platformā. Es esmu Kris Stjorts. Tiekamies nākamreiz!